Šī gada janvārī aprit 20 gadi kopš liktenīgajiem barikāžu notikumiem, kas uzskatām par nacionālās atmodas kulmināciju. 1991. gadā no 13. līdz 21. janvārim Rīgā tika organizēts vērienīgs tautas pretspēks padomju varas militāriem uzbrukumam. Ar masveidīgu iedzīvotāju līdzdalību un smago tehniku tika veidotas barikādes ap svarīgākajiem valsts un sabiedriskajām ēkām. Uz barikādēm Rīgā brauc iedzīvotāji no visas Latvijas, tostarp arī drosminieki no Daugavpils novada. Mēs bijām no 15. un 16. janvāri, tikko bija tas slaktiņš Viļņā. Nākošā dienā 13. mēs bijām visi uz krastmalā, uz to manifestāciju, mītiņu, kā sauc. Tā drusku jocīgāk jau vienam otram bija, bet mēs sargājām pie televīzijas torņa. Tieši, varbūt mūsu grupa bija varbūt 20 metru no paša tā televīzijas torņa. Lai gan piedaloties barikādēs tika aprautas dzīvības, Alberts no Višķu pagasta šos notikumus atceras gaišās krāsās. Atmiņā ir palikušas tikai tādas labas atmiņas. Galvenais, ko var uzsvērt, tā bija tāda cilvēku vienotība, uzticēšanās viens otram, dziedāja dziesmas. Vispār pat teica tā, ja ne šoreiz, tad nekad. Vispār, tā. Pārsteidza tas tehnikas daudzums, kas tur brauca. Brīnījās, ka no Latgales tomēr vesels autobus atbrauc. Bija arī Malnavas audzēkņi, mums audzēkņi neļāva ņemt līdzi. Nē, es vīlies, es ļoti labi sapratu, es esmu kara bērns. Es zinu, kāpēc kara bija, es zinu, kā pirms kara bija. Nebija jau tā dzīve tik rožaina, tā arī pirms kara. Un neizdevās tā, kā domājam, kā ir paši vainīgi varbūt. Bet tagad jau vajadzētu iet, tad jūs atkal iet. Es domāju, es jau tagad mūžu nodzīvots, ko tam man tur var zaudēt. 18. janvārī Daugavpils kultūras centrā tika rīkots barikāžu atceres pasākums, kura laikā tika pasniegtas barikāžu dalībnieku piemiņas zīmes. Barikāžu piemiņas zīme tiek pasniegta cilvēkiem par viņu drosmi un nesavtību 1991. gada barikāžu laikā. Pasākuma laikā tika apbalvots 21 barikāžu dalībnieks no Daugavpils novada un 10 dalībnieki no Daugavpils pilsētas. Goda apbalvojumu pasniedza 1991. gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīmes valdes locekle un rakstniece Marina Kostaņecka. Mani dārgie laika biedri, man ļoti liels gods ir pateikt jums valsts vārdā paldies ar šo unikālo apbalvojumu. Apbalvojums ir unikāls ar to, ka viņš paliks tikai vienas paudzes ietvaros. 3 zvaigžņu ordeni, atzinības krustu, Viestures ordeni. Tie ir mūsu valsts apbalvojumi, kurus varēs nopelnīt jūsu bērni un mazbērni, dzīvodām brīvā Latvijā. Barikāžu piemiņas zīme, tas ir valsts apbalvojums, kurš paliks tikai vienas paudzes ietvaros, tas pieder jums, un tas paliks jūsu bērniem, mazbērniem un mazmazbērniem, kā vēsturisks liecība par to, kā jūs savu valsti nosargājat 91. gadā janvārī. Bieži mums saka, vai maz vajadzēja tādu valsts apbalvojumu izveidot, jo vienalga jūs neapzināsiet visus pilnīgi, kas bija barikādēs, un visiem jūs paldies nevarēsiet pateikt. Šobrīd ir apzināti un apbalvot jau tuvu pie 30 000. Kad mēs beigsim apbalvošanu, būs 31 000. Dabiski tie varbūt nav visi, bet tā ir vēsturiskā atmiņa, jo tauta pastāv tikmēr, kamēr viņai ir sava valoda, sava vēsturiskā atmiņa un sava kultūra. Arī Daugavpils novada domas izpilddirektora Vanda Kezika apsveica barikāžu dalībniekus un pateicās par viņu drosmi, pārliecību un patriotismu. Mēs šodien runāsim par tiem cilvēkiem, kuri pareizi saprot savu misiju tajā laikā, kuri bija patriotiski noskaņoti un kuri risināja tik svarīgas un būtiskas problēmas Latvijai. Mūsu novadā tā laika situācija nebija viennozīmīga. Pie mums darbojas Interfronte, pie mums bija arī citi spēki,
kas neatbalstīja Latvijas neatkarību. Un tāpēc mēs droši vien, ka šodien gribam pateikties visiem par to, ka jūs pieņemat tajā laika ļoti būtisku lēmumu. Jūs neprasiet, vai man maksās par to, vai man neatbrīvos no darba, bet jūs braucat uz Rīgu un aizstāvējat Latviju. Pasākuma laikā tika rādīta video dokumentāla liecība par barikādēm Rīgā, un sirdis priecēja patriotiskās dziesmas Bebrenes vīru vokālā ansambļa izpildījumā. Tāpat tika prezentēta fotoizstāde ar brīvības sajūtu, kura veltīta kino režisora Andris Slapiņa dzīves gaitām, kas tika aprautas vēsturiskajos barikāžu notikumos. Un tika pasniegti pateicības raksti Daugavpils novada skolēniem, kas piedalījās Valsts izglītības centra patriotiskās audzināšanas projektā Tik tev Latvijas, cik tavā sirdī. Barikāžu dalībniekus sveica gan laika biedri, gan ģimenes locekļi. Mazdēlam Paulam bija tas gods savam vectēvam Jānim Kursītim piespraust goda zīmi pie krūtīm. Es biju lepns, ka mans vectēvs ir baronis, ka viņš palīdzēja atbrīvot Latviju. Es priecājos. Viņš neko daudz man nav stāstījis tā īsti. Bet es zinu, ka ir taisītas barikādas un ka ir aizsargājuši Latviju cilvēki. Tikmēr, kamēr cilvēks šos notikumus atcerēsies un pieminēs, barikādas vienmēr būs mūsu brīvās un atjaunotās Latvijas simbols.